Rīgas Dinamo pilns sastāvs. Līdz šim mēs Čehovā kontinentālās hokeja līgas ietveros nereizes neesam zaudējuši. 2 uzvaras mums ir pamatlaikā, arī labi. Un jau sit palāk pretinieka komandas Vārtsargs, tātad esam skaitlis, kur... Pilnā sastāvā. Uzreiz gājiens, ieciņien Ozoliņš. Vārtīs Sandis Ozoliņš, uzreiz pataisno no noraidītā soliņa. Ļoti veiksmīgi. Nu, nogulēja Vitas spēlētāji. Dzirdēja, kad es Ratovs sit pa ledu, kad tūlīt Ozoliņš atpakaļ būs laukumā. Un veiksmīgi epizodi. Nu ko, maisam gals vaļā, Antoli? Ceru, ka jā. Sandis Ozoliņš parādīja, kā tā lieta jādara daudziem mūsu uzbrucējiem. Ļoti tehniski viņš nospēlēja. Pēdējā mirklī pacēla ripu un ieraidīja to vārtu augšējā daļā. Stratovs atsit. Niževijs. Un ripu vārtā! Sandis Ozoliņš! Manuprāt, Ozoliņš arī pieslēdzās uzbrukumā pie tālā Stābiņa un Niževijam. Beidzot rezultatīvs punkts. Arī šajā turnīrā arī Saša pamazām atgūst sportisko formu. Sandim Ozoliņam un kapteiņa piemērs galu galā. Kurš gan cits, ja ne kapteiņs, rādīs piemēru. Un Niževijs, protams, lieliski piespēle, ļoti labi trāpīja. Sandis Ozoliņš arī Stratovs it kā paspēja pārvietoties, bet paspēt pārvietoties un ieņemt pozīciju, lai atvairītu ripu, tās ir divas dažādas lietas. Atpakaļ ātri Miķelim. Nu, tagad... Labi! Krišāns Rēdlis, 3-0. Un atkal situācija faktiski ne no kurienes pie pirmās izdevības. Krišāns izšķirās par metienu un attaisnojās viņa lēmumu šajā epizodē. 3-0 veterāns. It kā redzēja arī Stratovs un arī pozicionāli pareizi nospēlēja, tālu izslidojas priekšu, bet ļoti spēcīgs un ļoti precīzs bija Krišāņa Rēdliša metiens. Lundmarks vairs tāls tā īsti nesaskatīja. Un kļūdās Krišāns Rēdlis, bet gribējās teikt, ka lauka kauts. Jā, uzdāvinām Aņisinam iespēju gūt vārtus. Ka jāskatās video, tas tur jāskatās. Jēkabs kļūdījās un, protams, ripa nebija piespiesta, viss ir pareizi. Un līdz galam Aņisins gāja. Viens metiens pielabojums un ripa vārtos. Trešās trešdaļas hokeja klubs Rīga Voskresenskā pret Himikneši. 2-2 tur ir. Un ir arī tas, ko parasti Čehova ir slavena. Tātad Tips Brenans uz ledus guļošo Krišānu Rēdliku vēl mēģina kaudzīt. Un muļķīgi. Vitis zonā Ozoliņš. Iespējams, kapteiņi visvairāk arī pie 3-0. Un vārtīs! Sandis Ozoliņš hat-trick spēlē. Lieliski. 4-1. Brīnišķīgi. It kā visi redzēja, bet tuvu vārtiem bija Ozoliņš. Nu, un skatāmies. Un Vārgs bija nosēdis it kā redzēja, bet tiešām it kā tikai redzēja. Mēs šo skaitlisko vairāk un tad pievērsīsimies viņiem. Un Vārgs 5-1. Jānis Spraukts. Nu, teicam, Mārtiņa Karsuma piespēle neskatoties. Nu, tādā ģirta Ankipāna stilā. No viens piespēles uzreiz. Hops un tālajā stūrī. Mēģinās piespēle vārta priekšā Spraukts. Jānis 1-1 ar Vārtsargu. Arī Stratovs ļoti labi nospēlēja 6-1. Nu, šādā situācijā tiešām tur ir vienkārši jāmet. Jānāk palīgā, jāslido līdzi uzbrukumā. Ko arī Karsums darīja un tika par to atalgots. 6-1. Redzēja, ka guļ Vārtsargs un nosēdis ar šo ceļu. Šī spēle ir pelnīta uzvara. Rezultāti tikai vēl jāfiksē. Un noraidījums Čehovas spēlētājiem. Karnavskis grib ar kādu izreikināties. Ozoliņš iesaistās cīņā, ne tikai 2 vārtus un gūs, bet arī parādīja saviem spēlētājiem, ka tomēr, ja šādi provocē, tad ir jāiesaistās cīņā, kurš tur Sandis Ozoliņš guļ uz ledus. Tur Jablonskis, nu, protams, ir atrasts komandas kapteiņu, vēl karās klāt visam Koltam. Un Kris Kolts nav tas no spēlētājiem, kurš atteiksies izvicināt durvis, jo arī viņš ir kāvies spēlēs un prot, kā to dara. Es domāju, ka bez dažas spēles, bez Jablonska aizvadīs, iespējams arī bez Timkina viņas komanda, iespējams vēl bez kāda. Nu, patiešām atliek tikai pasmaidīt par šādām epizodēm, ko Lundmarks arī dara. Nu,
ko citu lai dara? Maksā par šīm soda minūtēm un Sandis Ozoliņš, protams. Nu, ļoti labi. Sandis Ozoliņš glāba savu jauno partneri, Cebuļski no Jabloņska, jo, principā Sandis šeit nospēlēja vēlreiz parādot kapteiņu cienību piemēru. Bravo, tiešām pašaizliedzīgi. Šāviens būs spēles rakstura maiņai turpmākajās spēlēs. Un vārds! 7-1. Mans punkts ir pielikts. Skatāmies. Guntim Galviņam otrie vārdi šajā sezonā. Jā, neviens neko nepamainīja. Tur vārds ļoti meistarīgi nosedz Ļistrātavam redzamību. Jā, droši vien forma nebija kārtībā. Un tas tur atkal. Brennens tāpēc arī izgāja laukumā. Kā tā? Jabloņski, Starnaski ir izcēlušies, es vēl ne. Jā, tas ir viss, ko viņš var izdarīt. Droši vien komentējums. Lieku reizi izrādīts godu, lieku uzmanību Viķās komandai. Kam tas vajag? Nē, pilnīgi. Tā bija. Pats galvenais, ka 7-1 ļoti pārliecinoši uzvara. Mēs par to priecājamies. Lai Viķās priecājas par to, par ko viņi priecājas, varbūt, jā.